Un uz brīdis droši vien liekos no malas dīvaini. Jau cik 4 gadus apzināti daru to, lai būtu patiesāka pret sevi, tuvāk savam autentiskumam, atmetot perfekcionismu, atmetot ārkārtīgi spēcīgu ieradumu, sekot tam, kā es izskatos, tad, kad es parādos kādā foto vai kaut kādā video. Un ar vien, lai gan kopumā man iet labi, un man patīk tas, kādas šo gadu laikā esmu kļuvusi, un kādas drosmīgas lēmumus pieņēmusi, un tiešām kā augusi, un kā daudz dziļāk sevi ieraudzījusi. Tomēr kaut kas tāpatās tā kā bremzē. Bremzē vienkārši ņemt, runāt, stāstīt no sirds. Nedomājot, kas man ir mugurā, vai man ir grims, vai man ir kaut kāda super koša vide, kas jūs iedvesmos. Atgādināt sev, ka mans stāsts ir svarīgs vispatiesākajā veidā, visautentiskākajā. Un lai to stāstītu, jebkurš brīdis ir gana labs, gana perfekts un īstais.